Labdien visiem! Čau! Kā jau katru gadu arī šogad Ludza TV sadarbībā ar Ludzas novada bērnu jauniešu centru un Ludzas novada pašvaldības atbalsta dāvināja ziedus Ludzas sievietēm. Šogad akcija izvērtās pavisam vēl nebijušā līmenī daudz plašāka, jo mūs pirmkārt jau atbalstīja. Jā, akciju atbalstīja 2 Ludzas novada ziedu veikali. Viens bija ziedu veikals Madame Natalija un ziedu veikals Cintija. Diena iesākās ar to, ka mēs ar Igoru devāmies uz Ludzas novada sociālo aprūpes centru Ludzā. Tur cilvēkiem mēs dāvājām nevien ziedus, bet arī laimi, ko vēl. Prieku un labas emocijas. Jā, tas bija ļoti patīkami. Tālāk mēs arī aizgājām uz Ludzas senioru pasākumu un iepriecinājām arī viņus. Un tālāk mēs devāmies pa Ludzas pilsētas ielām, kur mēs sveicām satiktās sievietes. Bet galvenais vīrieši atcerieties to, ka sievietes nav jālika ne tikai 8. martā, bet arī katru dienu tas ir jādara. Un ne tikai katru dienu, bet visu mūžu. Jā, tieši tā. Un tas sajūtas, ko tu gūsti, darot kaut ko tādu, viņas ir vienkārši neaprakstāmas un viņas ir tā. Kolosālas. Kas bija tas pantiņš? Sieviete dieviete. Vīrietis velns. Un sieviete dieviete, vīrietis velns. Maziņš vai un sieviete dieviete, vīrietis varbūt arī velns. Bet tūlīt mēs nolasīsim. Tātad beidzot mēs arī atradām pantiņu, kurš mūs šodien iedvesmoja, virzīja. Kurš mums motivēja, nezinu, sekoja visu laiku domās līdzi, un tas ir Igor. Sieviete dieviete, vīrietis varbūt arī velns. Vīrietis bez sievietes, maziņš un melns.